Es šobrīd ar konditoriju nodarbojos jau 7 gadus. Starp citu, tas viss sākās vidusskolā, kad cepu draugiem dažādus bezcepumus, tur eklērīšus, un parasti visi teica, Sinti, atnes. Un atceros, mums krievu valodā bija stunda, kad jāprezentē savus hobijus, un es atnesu kūku, tā kūka, protams, ka pazuda. Un tā kaut kā arī sākās, atceros, bija janvāris tieši, bija sieviete vīram pasūtījusi kūku, viņa atsūtīja man bildi, tā bija ciparkūka, un es teicu, ka es izcepšu, bet es nezināju pat recepti, kur nu vēl zināt, kā tā kūka garšo, bet es sataisīju. Protams, sataisīju kūku, un tu jau nevari pateikt, kā viņa garšo, vēl pie tam, ja nekad nesēdis. Un jā, viņa pēc tam teica, ka bija ļoti garšīga. Caur eksperimentiem un improvizāciju sākās Sintijas ceļš konditorejā. Šobrīd viņas piedāvājums ietver 15 dažādas garšas kūkas un vairāk nekā 10 veidu kūciņas. Līdz šim lielākā kūka, ko Sintija ir izcepusi, bija 16 kg smaga kāzu kūka. Kad klienti jautā, kura garša ir vispopulārākā, viņi atzīst, ka nav vienots atbildes. Katram ir savas gaumas, kas mainās atkarībā no pasākuma vai sezonas. Tādas ļoti populārās, kas ir Snickers, Oreo un baltās šokolādes plombīra kūka. Tās ir tādas tiešām ļoti izteiktas, bet parasti, ko es esmu arī novērojusi, ir nedēļas, kad klienti visi sūta, piemēram, Snickers kūks, un tad es domāju, viņi kā sarunājuši. Un ir nedēļas, kad visi tikai baltās šokolādes kūkas, bet mums ir arī desertiņi, kas ir cupcake, musa kūciņas. Es pārsvarā taisu kūkas no tām sastāvdaļām, kas ļoti garšo man, jo, manuprāt, galvenais, lai garšo tev. Un tad, ja tas būs tavs klients, viņam arī patiks, un es arī parasti uzskatu, ka nav tādas konkurences, un vienam garšo viens, otram garšo otrs, un ja tas ir mans klients, viņš arī būs mans klients. Un receptes parasti citreiz ir improvizācijas ceļā, citreiz ir apvienotas dažādas, no kaut kā iegūtas, paņemtas un uzlabojot to garšu. Aizvadītajā gadā Sintija piedalījās Balvu novada pašvaldības granta programmā jaunajiem uzņēmējiem, iegūstot finansējumu, lai iegādātos ēdienu virsmas printeri, kas ļauj drukāt dažādus attēlus uz kūkām un cepumiem, kā arī 2 augstuma vitrīnas un dažādas silikona formas. Un tieši tajā brīdī es nodomāju, ka no pašnodarbinātā vēlos atvērt savu SIA. Un SIA nosaukums šobrīd ir Kefī. Bieži prasa, kāpēc tā, bet tas viss ir ar domu jau ilgtermiņā, jo es vēlos kādreiz atvērt arī savu tādu vietiņu, kur ik viens var iegriezties. Un, tas palielam nozīmē no grieķu valodas to, ka tā ir vieta, kur tu atnāc un tā kā aizmirsti visas savas ikdienas problēmas, atslābinies, atpūties. Un, tādā vietiņa, kas ir kur tu aizēji ar prieku. Jaunā uzņēmēja arī atzīst, ka viņas darba stundas ir lielas, taču viņa to pieņem ar prieku, jo katrs jauns pasūtījums un apmierināts klients ir papildus motivācija turpināt attīstīt savu biznesu. Man ļoti patīk, kā es teicu, strādāt naktī, un man liekas, tas ir tieši mans laiks. Paldies Dievam, neviens no kaimiņiem nesūdzas un viss ir forši, bet man ļoti patīk, es neesmu radusi vispār atpūsties. Lai es paņemtu brīvdienu, tas ir, man starp citu pirms 2 gadiem pirmo reizi bija atvaļinājums 2 nedēļas Tenerifē, un es tieši domāju, ko es darīšu tās 14 dienas, un mēs tieši atbraucām no ceļojuma, un es domāju, ātrāk uz virtuvi, ātrāk. Šobrīd ar tām brīvām dienām ir kā ir, bet es nevaru visu dienu nogulēt gultā, man vajag kaut ko darīt, pat ja nav ko darīt, es vienalga atradīšu. Visus Sintijas ceptos mīklas izstrādājumus, kūkas un našķus varat aplūkot un veikt pasūtījumus caur Facebook profilu Kefi. Pasūtījumi tiek pieņemti Balvos, Gulbenē un Alūksnē.